Mēs esam Mārupē, kas ir Glīdenes tādotētās tirzniecības vieta, un šodien paskatīsimies uz kailsakņu stādiem. Rudens ir pienācis, lapas ir nobirušas un ir īstais laiks stādīt kailsakņus. Kailsakņiem raksturīgs tas, ka daļa lapu vai visas lapas ir nobirušas, tātad stumbri, zari ir pliki, un sakņu daļa arī ir kaila. Izrakti no zemes, nopurināti, sasieti buntais, sašķiroti, tādi viņi ir gatavi ceļam pie pircējiem. Par kailsakņu stādiem jāatcerās, ka saknes ir kailas, tās ir atklātas, līdz ar to jūtīgas uz sauli, uz vēju. Līdz ar to, ja mums tāds laiks ir, tad saknes ir jāmēģina pasargāt. Vai nu nedaudz samitrinot, vai nu uzliekot virsū kādu materiālu, vai iespējami ātri viņas iestādot zem. Tātad kailsakņu stādus mēs stādām tad, kad lapas ir nobirušas, tad viņi tiek norakti no lauka. Ja laiks ir silts, tad dažreiz lapas vēl nav nobirušas, un tad augi ir jāatlapo. Tātad daļa lapu vai visas lapas ir jānovāc. To dara vai nobrauciet ar roku, vai atsevišķi noplūcot lapas. Kailsakņu stādu stādīšanas laiks, tātad vēls rudens, pēc lapu nobiršanas. Ja ir silta ziema, varam stādīt arī visu ziemu, līdz pavasarim, līdz lapu saplaukšanai. Pie stādīšanas tātad jāatcerās vienmēr par sakņu sistēmu, ka tā jābūt pasargātai, tātad gana mitrai. Pie stādīšanas, ja ir vajadzība, saīsinām nedaudz arī augšdaļu. Un pie stādīšanas tātad izklājam skaisti simetriski bedrais saknes, apbaram ar augsni un cieši pieminam. Un jāatcerās, ka ir vēlams arī aplaistīt, neskatoties to, ka varbūt, piemēram, rasina lietiņš. Stādīšanas laiks ir līdz lapu saplaukšanai pavasarī. Tālāko vasaru līdz rudens sākumam ir jāstāda konteineru stādi, kas ir cenas ziņā daudz dārgāki. Līdz ar to kailsakņu stāds jums ir daudz izdevīgāks pirkums.